zilais lidojums. Šorīt, atvelkot aizkarus, zilais trusis Kazimirs priekā iesaucas: Lieliski! Ir uznidzis! Un tik daudz! Cik balts paklājs! Viņš vienā paņēmienā norīja brokastis, jo nepacietīgi gaida tikšanos ar draugiem. Īpaši viņš grib satikt āpsi Leonu, kuram ir tik lieliskas ragavas, ka uz tām pietiek vietas visiem. Esi uzmanīgs, Kazimier, saka mamma, kad viņš ir paķēris šalli un metas ārā pa durvīm. Jā, atsauc zilais trusis, pat neieklausījies. Drīz visi 4 draugi satiekas pie Leona. Nemierīgi mīņājoties, viņi izvelk no šķūnīša ragavas. Tas patiešām ir lielisks rīks. Protams, vispirms ragavas ir jāuzvelk kalniņā, bet pēc šīs piepūles kādi prieki. Draugi sasēžas uz ragavām, kas ir noklāts ar žagariem, lai būtu ērtāka sēdēšana. Rikijs iestuma ragavas un pēdējā mirklī uzlec uz tām. Sākums ir lēns. Ragavas smagi iezīmē sliedi biezajā sniegā. Beidzot viņi uzņem ātrumu. Nogāze kļūst aizvien stāvāka, un ragavas pārvēršas par meteorītu. Mazie pārgalvi, iesaucas Bujetes kundze, kad ragavas kā virpuļviesulis traucas gar viņas māju. Bet 4 draugi viņai atbild ar prieka saucieniem. Nogāzes vidū ir uzkalniņš. Uzmanību, tramplīns! Brīdina zilais trusis. Bet viņš kļūdās. Ragavas nevis uzšaujas gaisā, bet ieurbi sniegā. Tās iegrims dziļi, jo dziļi, un paliek uz vietas. 4 pasažieri turpina ceļu lidojot. Vāverens Rikijs, jenotēns Ritons un āpsis Leons piezemē sniegā un ātri pieceļas, bet zilais trusis turpina savu lidojumu, kūleņojot nogāzes visstāvākajā daļā. Kazimir, apstājies! Muļķīgi iekliedzās Rikijs. Es labprāt! Atsauca zilais trusis. Mitrais un kūstošais sniegs līp ap viņa augumu. Jo vairāk viņš kūliņo, jo vairāk aplīp ar sniegu. Un lūk, viņš ir pārvērties par sniega bumbu, kas ripo pa nogāzi, kļūstot arvien lielāka un ātrāka. Kazimiera trakais skrējiens beidzas pie koka stumbra. Trieciens ir tik as, ka sniega bumba sašķīst gabalos. No sasitumiem sniega pasargāts, trusis pieceļas, taču viņam reibst galva, un viņš nevar noturēties kājās. Kāds brauciens, vecīt! Tādu vēl nebijām piedzīvojuši, iesaucās Rikijs. Nu, ejam augšā? Jautā jenotēns Ritons. Turpiniet bez manis, puiši, saka zilais trusis. Turpiniet bez manis, puiši, saka zilais trusis. Es esmu nedaudz noguris.